Lai slavēts Jēzus Kristus. Aicinājums kā Dieva žēlsirdības dāvana. Ar šādiem vārdiem sākas jaunais vēstneša numurs. Latvijā ticības padziļināšanas programma Smiltenē. Arhibīskaps iecelts Pontifikālajā Kristiešu vienotības veicināšanas padomē. Kristieši iesaistās sabiedrības integrācijas projektā Ilģu ciema cietumā. Rīgas skolās runā par kristīgām vērtībām un tradīcijām. Intervija ar vēsturnieku Henrihu Strodu. Mīlēt gan savu zemi, gan valsti. Liecība prom no ierastā. Jauna diakona ordinācija Elgavas katedrālē. Bīskapam Jānim Bulim piešķirts 3 zvaigžņu ordenis. Agnus Dei kopiena Latvijā. Vatikānā Benedikts 16. svin 85. gadu dzimšanas dienu, atklāt Dieva klātbūtnei lūkšanā. Ārzemēs psalmu nakts Prāgā. Austrijā veiksmīgi īstenots kampaņa Gavēnis bez automašīnām. Kristīgā atmoda Dienvidkorejā un Hongkongā. Pārdomām dziedājums, kurš cienīgs ievadīt euharistiskā upura noslēpumā. Fotoreportāža Autotingā iestudēta mūzikls par Jāni Bosko evanģelizācijas skolā Emanuela. Sludinājumi Aglonas bazilikas kora skolai 20. Konkurss par 5. Zemgales jauniešu dienu himnu līdz 20. maijam. Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola pavasaras sesija notiks no 4. līdz 6. maijam. Bētlemes žēlsirdīgās mājas katoļu 14. Svētā gara seminārs Svētā Alberta draudzes telpās katru otrdienu. Pagaidām viss. Svētīgu šo laiku līdz vasaras svētkiem!